Nu, labrīt no rītniņš, šo skaisto rītiņu. Var sakot, Arvis Sprūde šobrīd Itālijā brauc ultramaratonu 750 km un pagājuši gadu tie bija 3500. Šogad viņš aizstāv Eiropas čempionu titulu un jau nominies ir krietnu gabalu un, manuprāt, pirmajā vietā šobrīd ir. Un atbalstot Arvi tevi, es dodos apkārt tavai dzimtajai pusē Kurzemei 700 km. Šodien ir 6:30 no rīta. Dodos braucienā un atbalstu tevi. Tu esi viens traks čālis. Iedvesmo. Nu, atbalstot Arvi Sprūdi, viņa ultramaratonā Itālijā 750 km braucienā, esmu nonācis Liepājā, braucu 700 km un 265 šobrīd ir nomēroti un vēl priekšā 500. Tā kā reko esmu saticies ar Souls of Thunder, Liepājas motobrāļiem un dodamies Jūrkalni, Kuldīga un tad jau tālāk. Tā kā Arvi, turies, spied pa pirmo vietu! Nu, skat, esam Jūrkalnē, nobraukti 330 km, priekšā Kuldīga, daudz mūsu šitam te ir forša sajūta un variņā braukt, bet vēl foršāk ir braukt vienam. Un Arvi Sprūde minies, es ar komfortu cīnos, man ir labi, saulīte, patīkami silts, bet tu pa Itālijas kalniem Mintegrīdā. Mums ir līdzens, mums ir viss kārtībā, mums ir čiliņā, mieriņš, spēks nav jāpielieto, bet tu ņemies, tu turies, cīnies pa pirmo vietu. Arvi, čau!
Kuldīga. Nobraukti 380 laikam kilometri šodien. Un tā, tālāk Ventspils, Kolka un atpakaļ mājās caur Brīvības pieminekli. Varens brauciens. Kolona tālāk brauc uz Saldu un atpakaļ uz Liepāju, kur tusiņš, bet man ceļš no Kuldīgas mērojās uz Ventspili. Esmu nonācis pašā Kurzemes centrā, Kuldīgā. Centrāk vairāk nav iespējams. Un tā tad Arvis Prūde, klausies, tu tur vinies Itālijā savu 750 km. Es esmu speciāli atbraucis no Ogres uz Kuldīgu, uz tavu dzimto vietu, lai, kā saka, nosūtītu tev atbalstu, spēku, izturību, spītu un rādies atpakaļ tikai vienīgi pirmo vietu. Tā kā vecīt, turies, sveiciens tev no visas Kuldīgas, no visiem motobrāļiem, motomāsām. Spieti grīdā, lai dūmi pa gaisu. No Arvis Prūde minās, bet es esmu Ventspilī, tālāk ceļš uz Kolku. Tā kā viss notiek, baigi forši. Kuldīgā bija patīkams silts, Liepājā forši silts, bet Ventspilī vēs. Saulīte ir, bet vēs. Labi, jādodās ceļā, mājās atgribās šodien. Čau, čau! Šobrīd esmu Kolksragā nonācis. Rezumējums šobrīd ir nobraukti 520 km, 6 stundas 40 minūtes ceļā ir. Esmu pabijis, izbraucis no Ciemupes, no mājām un bijis Liepājā, tad Jūrkalnē, Kuldīgā, Ventspilī un tagad Kolkā, Kolksragā. Nu, lūk, un jā, forši. Viss šis pasākums notiek tikai tāpēc, īstenībā, kad Arvis Prūde tieši tagad minās ar velosipēdu Itālijā 750 km ultramaratonu. Droši vien šovakar vēl vakarā vai par nakti viņš beigs mīties un cīnās par Eiropas čempionu, atkārtotu, noturēt savu titulu. Un te viņš iedvesmoja arī mani, ka šodien kaut ko izdarīt neprātīgu, vienkārši no rīta piecelties 6 un aizbraukt apkārt Kurzemei, piestāt arī Kuldīgā, kur ir Ārvja dzimtās vietas, viņa vieta, dzīves vieta, tā kā tur arī vienmēr forši patīkam. Tā kā ir cilvēki, kas iedvesmo, un iedvesmojamies arī no pārējiem, iedvesmojam mēs arī citus cilvēkus. Iedvesmai spēks. Arvi, turies!
Esmu iebraucis atpakaļ Rīgā, šobrīd Viedā, netālu no Spīces. Sapratu, ka jāapstājās, jau rokas vairs netur. Un jau sāk kaut kāds visādas muļķīgas kļūdas parādīties braucot. Ir 670 km šobrīd nobraukti, 8,5 stundas ceļā pavadītas. Un vēl priekšā ir 50 kādi kilometri. Protams, šobrīd es dodos uz Brīvības pieminekli un tad uz mājām nelielu līkumiņu. Kaut kā šitā forši piedzīvojums ir sanācis. Ja? Tagad mazā kakao pauzīte ir jāapsmeļās spēki, mazliet jāatpūšās un lai var tā droši prātīgi aizbraukt mājās. Pēdējais mērķis sasniegts. Esmu pie Brīvības pieminekļa. Esmu bijis pilsētā, kurā piedzimis Vējš. Es esmu bijis Kurzemes pašā viducītī Kuldīgā. Es esmu mainīgajā Kolkā bijis un tagad arī nemainīgajā Brīvības pieminekļī. Lūk, man jādodās prom. Es nedrīkst atstāt šeit motociklu. Jā, labi, tiekamies nākamā reizē. Esmu mājās 9,5 stundas tīrā braukšanas laika, 14 stundas ārpus mājām. 7 no rīta izbraucu, cik tagad laiks es vairs jau nezinu, 9 vakarā ir, esmu atpakaļ. 736 kilometri, 726 kilometri nobraukt ir. Brīnišķīgs piedzīvojums un paldies Arvim Sprūdem par iedvesmu kaut ko tādu paveikt. Lai gan es tev novēlu izdošanās, jo Arvis ir tagad veselības stāvokļa dēļ izstājies no sacensībām, bet tas nekas. Priekšā ir nākamās sacensības, jauni panākumi un svarīgākais tas ir parūpēties par sevi. Un vēl svarīga lieta ir tas, ka Arvi to ar savu darbu iedvesmo arī pārējos. Panākt un izdarīt kaut ko absolūti neaptveram. Tā kā man, kas to būtu domājis, ka es šodien nobraukšu 726 km apkārt visai Kurzemei un esmu baigi gandarīts. No 726. kilometra sākās jau baigais nogurums un kļūdas braukšanā, līdz ar to labi, ka es esmu mājās, jo kļūdas motociklu braucot nav pieļaujamas. Tā kā, lai arī jums izdodās viss, iedvesmojieties, dariet neprātīgas lietas saskaņā ar sevi un nedariet pāri sev, nedariet pāri citiem, bet iedvesmojieties un iedvesmojiet arī citus. Līdz ar to tiekamies uz ceļa vai tiekamies kāzās, iespējams jau arī šovasar. Čau!